Jā, nu šodien var teikt sezonas atklāšana. Savas motas man vēl nav, tāpēc braukšu ar papu veco NX 250 mazo dominatoriņu 88. gada. Tas mums ir iespēja aizņemties un ir iespēja braukt. Un braukšu kopā ar Alvilu, kurš tikko kā nopircis 250 L rally Hondiņu. Tā kā principā divas Hondas, viens vectētiņš un otrs tāds svaigstnieks. Un brauksim Vidzemes, tās pēc otro sekciju, no Cempiem uz Gaujienas puses tāds, var teikt, katru sezonu vienreiz izbraucis to gabalu. Tev redzēsies, kā pa ziemu aizmirsies braukt. Labs, lai iesāk. Esam jau uz Tetiņa. Cempi. Laiciņš izstās perfekts. Alvils mācās navigēt pirmo reizi. No rīta bija -1, tagad jau kaut kāda +3, man tā liekas, ir. Un vicojam. Ai, cik labi ir braukt. Kaut kur ledus nav apakšā. Drusku ziema vēl ir palikusi mežā. Kaut kādi ledi. Un te arī vēl apsalusi zāle. Tur, kur ir vairāk pampaki, tur Alvilam tomēr tā apgreidotā piekara jūtam labi strādā. Atceroties Manueliņu, viņš tur žvangstās krietni mazāk. Te bija labi, te bija tuvu. Labi izmet. Mazā Honda iet godam. Vienīgais īstenībā, kas man traucē, ir, ka nevar piecelties kājās ērti. Tā stūri ir tik zem un kāpšļi ir tādi maziņi un tā, bet viss pārējais baigi forši. Bišķiņ nolaid riepās spiedienu un arī bez visas pumpenes tīri labi pagaidām visur iet. Jā, vienīgais prasās piecelties kājās, lai nav viss tie pampaki jāņem uz muguru, ja brauc bišķiņā ātrāk. Bet tā, viss baigi krut. Un siltāks ar paliek katru minūti, tā kā baigi krut. Alnis tikko priekšā pārskrēja. Nopietni, jā? Paliels. Ai, cik žēl, ka es ar kameru nebija. Neko. Varbūt jau vēl uzspies virsū. Jā. Alnis būtu bijis labs priekš video. Šādi un tad ir sanācis uzskriet Aņņam, braucot arī pie Rīgas. Atceros, vienreiz bija super, tur bija mamma ar mazo, tad tur tā drusku bailīgi, bet jā. Jā, slapā laikā te ir kārtīgi dubļi šajā posmā, tagad tāds pamierīgos līdzinoši. Piecūkots tomēr.
Šis skats neapnīk. Čau, čau, čau. No te būtu hardcores, bet tagad chills. Tagad smiltiņas sāksies. Ups. Давай, давай. Apša kungam bijis neveiksmīgs gājiens. Pastieps malā, lai kāds nepārsit karteri. Vietām jau kaut kāds dublīts bišķi ir. Šitā man viena no mīļākajām vietām Vidzemes tetām. Senatma selpa, baigi var just kaut kādas vecas mājas.
Tagad tur kaut kādas eglītes sastādītas. Un ir kaut kādi pauguriņi. Un tur kaut kur uz priekšu vajadzētu būt arī vēl kaut kādam dublim bišķi. Bišķi arī ir. Tagad laikam kaut kur te vajadzētu būt vēl tā bišķi jāstrāk. Bet šoreiz tomēr, par cik viss ir sauss, tad sauss ir arī šiten, nu, relatīvi. Bišķi mitrāks jau ir, bet dubļu maz.